Mīļie vecāki, sākas jaunā koncerta sezona, un ar prieku var paziņot, ka kā vienmēr tajā atradīsies vieta arī pirmsskolas vecuma bērniņiem, veltītais cikls patiešām maziņiem. Tas nozīmē, šie koncerti ir tieši jūsu bērniņiem. Šajos 4 koncertos mēs godā celsim visu pirms klasisko mūziku, bet būs pārstāvēti arī citi mūzikas žanri un nedaudz arī populārā mūzika. Un mums būs iespēja tikties ar brīnišķīgiem mūziķiem, dzirdēt ļoti dažādu mūzikas instrumentu balsis. Koncertus papildinās dejotāji un aktieri. Katrā ziņā piedzīvojums būs ļoti skaists un liels, bet ar ko mēs sāksim? Mūsu pirmais muzikālais uzvedums, kā brālītis Trusītis uzveica Lauvu. 2 lieliski aktieri – Lauva Ģirds Krūmiņš, Trusītis, Laila Kirmuška. Un kā gan bez mūziķiem, lācis būs pianists Aldis Liepiņš. Dziedātāja Ieva Parša būs pērtiķēnu mamma, bet čūskulēns saksofonists Aigars Raumanis. Un lapsa, ļoti skaista, mazliet viltīga būs horeogrāfa un dejotāja Lilija Lipora. Un, protams, arī skaists video uz ekrāna. Bērni varēs ieraudzīt kaut ko vēl papildinošu muzikālajam stāstam. Bet decembrī, kad mēs visi, arī mazie un lielie, ļoti gaidīsim Ziemassvētkus, tad īsti reizē būs ļoti sena vācu pasaka Sarkanie zābaciņi, kuras galvenā doma ir, ka laba sirds var visu pārvērst skaistos notikumos. Arī tādus, ja kurpnieks Hans netic, ka Ziemassvētkos prieku varētu sagādāt dāvināšana vai dāvanu saņemšana, bet tad, kad viņam sapnī parādās eņģelis, viss mainās un pasaka beidzas skaisti un laimīgi. Kurpnieka Hansa lomā aktieris, kurš ar mūziku ir uz tu, Gundars Grasbergs. Žagaru sieviņu Grētele būs dziedātāja Ieva Parša, būs 2 jaunas dziedātājas. Laura Kancāne būs nabadzīgā meitene Elzabete Marlēna Keina, birģermeistara meita Adelaide. Un, protams, šo uzvedumu papildinās arī Rīgas doma kora skolas un Rīgas baleta skolas audzēkņi. Bet kā gan mēs Ziemassvētkos varētu iztikt bez skaistām Ziemassvētku dziesmām, un šai pasakā ļoti labi iederēsies arī klasisko komponistu Jozefu Haidnu un Wolfganga Amadeja Mocarta mūzika. 2 brīnišķīgi mūziķi, Pēteris Vaickovskis ar klavesīnu un Raimonds Melders ar violi. Šajā mūzikā jutīsies vienkārši lieliski. 3. koncertā mēs jums rādīsim stāstu, pasaku, Skaistule un Briesmonis. Un tur vairāk skanēs mūziklu žanra mūzika. Kas būs Skaistule? Dziedātāja Jolanta Strikaite. Briesmonis, princis, kam sākumā augsta sirds, bet vēlāk mīlestība visu pārvērtīs arī viņa briesmīgo izskatu. Briesmoņa lomā būs dziedātājs Nataniels Rasnačs. Plātīgais, lielīgais ciema iemītnieks Gastons būs baletdejotājs Dīns Ritenbergs, bet gan ubadze, gan feja, kas ļoti daudz panāks pasakas muzikālajā ritējumā, būs altiste Diāna Anna Ritenberga. Un pulksteņa pendeļa kungs, pianists Rihards Plešānovs, bet Teikannas kundze, mūsu brīnišķīgā flautiste Dita Krenberga. Un mums būs ļoti vajadzīgs arī Zirdziņš Filips un Vilki, un šīs lomas mēs uzticēsim hip-hopa dejotājiem. Bet savu ciklu pavasarī mēs noslēgsim ar jautru, aizrautīgu ceļojumu apkārt pasaulē, kopā ar deju ansambli Zeltas Sietiņš, ar 2 populārā žanra dziedātājiem Aiju Vītoliņu un Ingu Ulmani un stepa dejotājiem. Kā vienmēr,
koncertu laikā mūsu spīķeru koncertzāles foajē notiek arī radošās darbnīcas, gan mūzikas rotaļistabiņā, gan darbnīcas, kas saistītas ar tēlotāju mākslu. Ko vien atliek piebilst tikai un vienīgi uz tikšanos koncertos.